kad vajadzētu. Gaidu, kāpēc? Kāpēc? Nu, bija laiks un varēja. Nu, jā. Viņi izdarīja labu, bet diez vai vajadzētu otrais. Негатив. Положительно. Достаточно харизматичный политик. Профессионал. Nu, es nezinu, man kaut kā liekas, ka vienā upē divreiz nevajadzētu kāpt iekšā. Viņa ļoti labi sevi kā prezidente ir parādījusi. Es domāju, kāpēc gan ne? Ir kaut kādas izmaiņas. Tā tik lielas neredzu. Diemžēl, pateicoties viņam, vairs vienkārši vairāk neinteresējos par politiku tik ļoti kā pirms tam. Vismaz kā par prezidentu noteikti. Īsti jau nekāda. Tāpēc, ka es baigi tā, cik es nesakoju politikai līdzi, bet nekāda iespēja vēl vairāk labo. Man nav vispār tā vērtējuma nekāda īsti. Я не думаю, что это должность для него. То есть мне кажется, что он достаточно, скажем так, пассивно ведет. И во многом он, мне кажется, действует в рамках правового поля больше евросоюзовского, нежели в интересах страны. Varētu būt labāk. Ну, знаете, не знаю. В принципе, политика есть политика, и, наверное, влияет все вокруг. Jābūt ir patstāvīgam ar savām domām, nevis jāpild tas, ko pasaka tur citur kaut kur. Tas manas domas. Mēs gaidām, lai šīs prezidents būtu harizmātisks, lai viņš varētu aktīvi reaģēt uz visu, kas notiek. Un noteikti gribētos, lai šis prezidents būtu personība. Un lai viņš arī kaut kā parādītos spilgtāk un vairāk patiešām reaģētu uz visu to, kas notiek. Un viņam noteikti būtu jābūt tādām arī ļoti labām oratoru spējām, prasmei uzrunāt tautu un cilvēkus un būt ar tādu savu stingru, nelokām mugurkaulu. Ну, так же, как и все, так же, как и вы, так же, как и все. Благополучие. Чтобы зарплата была больше, чтобы цены были меньше. Obligāti, tā kā daudzās demokrātijas valstīs. Man liekas, mūsu pašu kaimiņiem, lietuviešiem ir tautas vēlēts, ja? Ja nekļūdos. Es viennozīmīgi domāju, ir tautas. Viennozīmīgi ir tautas, jo tautas vairāk var noteikt, ko viņi vēlās. Saimā, diemžēl, mums sēž tādi cilvēki, kādi viņi mums tur ir, un, diemžēl, tas tā ir. Tautas balsojums, jā, es domāju, viennozīmīgi. Ka президентом я все-таки Обязательно народ. И я могу объяснить, почему. Скорее всего, дело в том, что когда достаточно ограниченный узкий круг участвует в выборах президента, в этом случае значительно больше возможно манипулировать их мнением. Достаточно купить там 20-30 человек, это же значительно проще, чем купить миллион.